Es esmu Toms Eņģelis. Es esmu Kaspars N.D. Bindemans. Un jūs skatāties Par ko Rīga. Rīgā turpmāk būs aizliegts ubagot. Un ubagot būs aizliegts arī Rīgas vecajā centrā. Par ubagošanu var piespriest 10 latus naudas sodu. Vai tu zināji, ka Rīgas centrā ir aizliegts ubagot? Un par ubagošanu tagad var saņemt 10 latus naudas sodu? Jā, es to zināju. Bet man tas šķiet ne īpaši jauki, jo daudziem cilvēkiem tā ir vienīgais iztikas veids. Jā, zināju. Esmu dzirdējis ziņās. Nezināju par to. Jā, dzirdēju, ka kaut kas tāds notiksies un uzskatu, ka tas ir diezgan loģiski. Jo tomēr uz Rīgu brauc cilvēki no citām Eiropas valstīm skatīties, kas un kā notiekās šeit. Un, teiksim tā, Vecrīgas sirds, Rīgas centrs nav īstā vieta, kur vajadzētu rādīties tādām lietām. Atkarīgs no tā, kas ubago. Ja pieņemsim šeit pie Petra baznīcas, ka meitene stāv un spēlē violi, viņai tas vienkārši iespējas nopelnīt vasarā kaut ko, bet ja tā ir kāda omīte, kurai nav citas iespējas, kā varbūt nopelnīt iztikai. Francija arī ir tie, viņi dzīvo tā košāri, ja viņi. Tā ir normāli, tā ir viņas dzīve. Par atpūtas telpu vismaz. Principā atpūtas telpu, kur atrodas kur atrodas atpūtas telpa? Ja jūs vēlaties pēc mūsu novērojumiem, ja jūs gribat, jūs esat pieklusis, tā kā centrāla tirgu, šeit pat netālu ir atpūtas istaba, kur atpūšās inteliģenti cilvēki. Kaspars tieši šo vietu var precizēt. Kurš vairāk inteliģenti, kurš mazāk. Bet viņi atpūšas. Pēc mūsu novērojumiem tie varētu būt cilvēki, kas vai gaida autobusu, vai ir jau nokavējuši. Sen. Kļuva zināms, ka no Latvijas 2011. gadā aizbraukuši 30 000 cilvēku. Neko nezinu, es aizbraucu 2006. Turklāt absolūtais vairākums no tiem ir ekonomiski aktīvi iedzīvotāji. Mēs arī uzzinājām, ka valsts parāds pieaug par 410 miljoniem latu. Kur aizbrauc? 2006. Un ekonomiski aktīvi pārdeva viss, kas man bija. Pilnīgi viss? Jā. Izņemot poļivoks un ģitāri. Kas ir poļivoks? Vecais Krievu būvs sintetizētājs. 200 solitūdē Ziepniekalnā plānoties soli. Kur viņi ir? Būs. Rīgā kā puskilometru garš soliņš būs Ziepniekalnā. Šodien izlasīt. Maksās 2 miljonu latu. 2 miljonu latu? Es brīd nepatīk vieta, kur es dzīvoju. Zini, ka tu bērnībā, kad es slīdinājies pa soliņu tā uz priekšu, principā šī jautība iet puskilometru tagad. Mums pat nav tik garas slēpošanas trāsas Latvijā, bet mums soliņš ir puskilometru. Principā joks gatavs ir. Es to lasīju. Atceries. Kur tu to lasīji, atceries? Internetā. Internetā. Internets ir uzticams? Nē, man jau liekas, tas viss, ko raksta internetā, ir vai taisnība, vai taisnība. Pēc tam es lasīju, ka jūs esat vildinājis vienu Brikovsku. Pagaid, tev... jā, vat po šito. Es tagad gaidu nākamā ziņa, ka būs kā Andris Kivičs, mans labākais draugs. 6 Spingī 6 raksta filmējam pornofilmu. Spingī, mēs tev piekrītam. Mēs esam izvēlējušies tevi par šīs burvīgās neatkārtējumās plates īpašnieku. Tu esi uzvarētājs. Sakontaktējies ar mums, lai mēs varam tev nodot šo ārkārtīgi fantastisko radījumu tev tieši rokās. Un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Mans vārds ir Kaspars Bindemans un jūs skatāties... Mans vārds ir Kaspars Bindemans un jūs skatāties Pirmā vieta TV.